Valsts iedod vienai partijai 1,2 miljonus, un tai pašā laikā soda kaut kādu jaunu partiju, kurai kāds ziedotājs ir iemaksājis vairāk tur pa 15 vai citiem tūkstošiem. Ja? Kaut ko mēģinās darīt, un viņam pasaka, bet pagaidiet, parlaments taču nobalsoja. Nepatīk taisiet savu jaunu partiju. Jādod iespēju, katram ir aktīvi piedalīties politiskā dzīvē. Izglītotiem cilvēkiem, protams. Jā. Nekādā veidā nevajag mākslīgi ierobežot cilvēkiem dabiski piemītošo rīcības potenciālu. Ir jāmazina partiju pārspīlētā loma, un vēlētāji nesaprot, ka tikai postkomunistiskās valstīs prasa zināmu skaitu. Tas ir jaunās vienotības gājiens, lai nebūtu konkurences, kas iedzina pasivitātē cilvēks, ka, piemēram, tā pati apvienot austošā saula Latvijai, ko vada Zeltīts, ja, viņa nevarēja piedalīties vēlēšanās, teiksim, tāpēc, ka 200 biedri. Tev jāmeklē kaut kāds partija apvienība. Ja. Tagad likumā no 500 palielina uz 1000, 30. gada vēlēšanas 1000. Te pašā laikā cilvēki nezina Latvijā, ka nevienā Eiropas valstī nav prasība pēc partijas skaita, atskaitot Baltijas valsts, kā postkomunistiskās. Nīderlandē cilvēki nezina, ka lielākā brīvības partija pēc deputāta skaita, kas bija labējā, tur ir tikai viens biedrs, pats priekšsēdētājs, bet viņiem ir 25,000 atbalstītāji, kas ziedo. Ja? Un tad sākās šie gājieni. Valsts iedod vienai partijai 1,2 miljonus, un tai pašā laikā soda kaut kādu jaunu partiju, kurai kāds ziedotājs ir iemaksājis vairāk tur pa 15 vai citiem tūkstošiem. Ja? Un visa tā sistēma partiju kā tāda rada absolūtu apātiju, ja tu jau tagad zini, labi, es gribu, teiksim, atšķirīgu partiju, kas cīnās ar korupciju, man nevajag nekādu tur politisko apvienību, savāc 500 biedrus, lai tu varētu vēlēšanās piedalīties. Ja? Tev ir jāmeklē kaut kāda partija, un tev nekas nesanāk. Un tas ir tieši ar to, ka pašvaldībās ir milzīga apātija. Ja cilvēkiem vairs nav vēlēts, teiksim, pagasta apvienības padoms, viņiem nav naudas, centrs ir kaut kādi 50 kilometri, un tur ir viena valdošā partija, kas tur tirgojas ar īpašumiem, tur sadala karjeras, ierāda vietas ārzem vēja parkiem. Kāda interese vispār vairs var būt cilvēkiem?